Labdien! Uzņēmumu sauc Latvas Lini, mani sauc Silga un es pārstāvu šo uzņēmumu. Esmu šā uzņēmuma īpašniece. Uzņēmums nodarbojas ar to, ka mēs ražojam lina auduma izstrādājumus, kā arī piedāvājām spilvenus no lina auduma, kas ir pildīti ar aitas vilnu. Uzņēmums pastāv jau 6 gadus. Esam to dibinājuši 2018. gada 11. septembrī. Latvas Lini tapa šis uzņēmums ar to, kad es biju meklējumos bērnam šo spilvenu no lina auduma ar dabisko aitas vilnas pildījumu. Un es sapratu, ka izejmateriāli ir iespējams iegādāties Latvijā. Līdz ar to tad mans jau nākamais meklējums bija atrast komandu šuvējas, jo piegādātāji jau bija gatavi man dot šo izejmateriālu. Un līdz ar to tad tālāk šis uzņēmums turpināja savu darbību. Kādi ir jūsu uzņēmuma lielākie izaicinājumi? Tā ir sezonalitāte. Vislielākā plūsma, protams, ir vasarā, tad, kad ir turismi šajā pilsētā. Pārējā sezonā mēs mēģinām savu produkciju piedāvāt citos veikalos. Tāpat arī mums ir internetu veikals latvaslini.lv, kur par visu Latviju var iegādāties, visā Latvijā var iegādāties mūsu preci, un arī ārpus Latvijas. Unikālam produktam savā ziņā jābūt gan funkcionālas ziņā, gan dizaina ziņā, gan arī tā praktiskumā ir jābūt tam produktam. Tas ir šis unikālais produkts, un mēs esam radījuši daudz unikāls produktus, un var teikt, viens no tiem ir šie dekoratīvie spilveni, ka viena puse ir lina audums, otra puse ir šī dizaina trikotāža, un iekšpusē ir aitu vilnas pildījums. Un līdz ar to tad šis ir sava veida, kas saka, odziņa, mūsu odziņa, ko mēs piedāvājām, un šāds nebūs nevienam. Kādi ir jūsu padomi citiem, kas vēl tikai domā par sava biznesa uzsākšanu vai attīstību Ventspilī? Vispirms tev ir jāpilnveidojas, jāmācās ir. Pašam tev ir jābūt jāinteresējas, kāda notikuma notiek Ventspilī, kāda atbalsta ir, piemēram, no nodarbinātības dienesta valsts. Savā laikā, pirms pandēmijas, viņiem arī līdz šim brīdim ir šīs subsidētās darbvietas Ventspilī, kur piedāvā darbiniekus un kur valsts apmaksā. Man tas ir daļēji, un invalīdiem, piemēram, ir 100% tiek apmaksāt šīs darba vietas. Tāpēc katram uzņēmējam pašam ir jāinteresēs, jātiecas, pilnveidoties un jāmācās, protams. Kas šajā biznesā jums sagādā vislielāko prieku? Tad, kad pircējs ienāk veikalā, piedāvājot šo sortimentu, kas viņam interesē, ir bijuši ļoti daudz gadījumu, kad cilvēks vienkārši ienāk un, lai apskatītos, varbūt kādreiz ienāks vēl vienreiz, bet pašam, kas saka, jābūt pašpārliecinātam par 100% par savu to produktu un jāpiedāvā ir pircējam, lai viņš to nopirktu. Piemēram, ir tik daudz bijuši gadījumi, kad arī ienāca cilvēks un vienkārši paskatīties. Un es attiecīgi piedāvāju šo spilvendrānu, un es teicu, redziet, šis ir Latvijas āboliņš. Un viņi kā reiz, vai man tieši ir šāds izremontēts, tāpēc šādā krāsā. Viņi teica, es kā reiz meklēju šo latviešu kaut kas būtu šis latviskais. Es teicu, lūdzu, un tā arī pircējs nopērku un ir laimīgs, un es arī. Un nobeigumā vēlos jautāt, ko jūs novēlētu ventspilniekiem? Ventspilnieki, kas ir iegriezušies pie manis un nopirkuši lina izstrādājumus, gaidu vēl ciemos. Tie ventspilnieki, kas nezin, mēs atrodamies Pils ielā 22 Ventspilī, veikals Latvas Lini,
Mums arī ir internetu veikals latvaslini.lv, kur ir iespējams šo preci pasūtīt, un mēs piegādājam uz pakamātiem Ventspilī. Laipni aicināti!